Raidījumu piedāvā Veselības centrs 4 un Medicīnas sabiedrība Ars. Labdien, darbie skatītāji! Ir klāta sestdiena un ir pienācis brīdis noslēdzošajam sezonas raidījumam. Šajā periodā no februāra līdz mājam mēs esam saņēmuši ļoti daudz jūsu vēstuļu. Paldies arī par jūsu atsaucību sociālajos tīklos. Visu sezonas laikā mēs esam centušies atbildēt uz jūsu interesējošajiem jautājumiem. Un sadarbībā ar Veselības centru 4 esam palīdzējuši 8 cilvēkiem. Atskatīsimies, kā tad tas ir noticis. Palieciet kopā ar mums! Lai uzsāktu savu vispārējā veselības stāvokļa izvērtēšanu, sākotnēji mūsu raidījuma viesi devās uz vizīti pie ģimenes ārsta. Ģimenes ārsts Latvijā ir institūcija, kas ir pirmais pieturas punkts, ja kādam ir jebkādas sūdzības par veselību. Tas ļauj izvērtēt arī pie kā nosūtīt, protams, bet šis profilaktiskais aspekts, jeb check-up aspekts, kas mums šajā sezonā tika skarts, ir vispārēja organisma, gan cilvēka no emocionālā puses, no sociālās puses, no fiziskā un mentālā, tātad šīs 4 pamatvaļi apskate kopā ar ģimenes ārstu. Tā skaitā tie ir gan riska faktori no ģimenes anamnēzes, gan arī pacienta paša sūdzības. Un, protams, tālāk tas ir komandas darbs jau kopā ar speciālistiem, izmeklējumu plašo klāstu un arī secinājumiem kopā ar šiem speciālistiem. Dr. Dana Misiņa uzsver, ka, lai uzturētu ikviena indivīda dzīves kvalitāti, vislielākā nozīme ir tieši profilaktiskajām veselības pārbaudēm. Check-up plāns vai check-up vizīte ietver sevi sākotnējo gan vizīti pie ģimenes ārsta, kur apskatām gan iesūtīto anketu, pārunājam ļoti detalizēti gan šo anketu, gan esošās sūdzības, gan arī citus jautājumus, ja ir, piemēram, izmeklējumi iepriekšējie tiek pārunāti. Tad notiek arī detalizēta plāna sastādīšana, ņemot vērā gan sūdzības, gan šī vēsturiskos aspektus, gan izmeklējums esošos. Un tad notiek ļoti operatīva izmeklējuma veikšana un atkārtot vizīti jau ar šiem izmeklējumiem. Ģimenes ārsts šos izmeklējumus arī pārskata tekoši, un ja ir kādi papildinājumi vai nepieciešamība izmeklēt kādu lietu vēl padziļinātāk, tas tiek darīts jau šajā procesā bez otrreizējās vizītes. Speciālisti uzsver, ka nereti profilaktisko pārbaužu rezultātā tiek atklātas nopietnas saslimšanas. Īpaši tas ir attiecināms uz onkoloģiskajiem gadījumiem, kad agrīnā stadijā atklāta vēža gadījumi tiek izārstēti un pacientam tiek izglābta dzīvība. Ļoti liela daļa mūsdienu saslimšanu ir saistāmas ar bezsimptomu fāzē, kuras ir iespējams diagnosticēt jau agrīn ar šīm jaunākām metodēm. Tā skaitā, piemēram, pašas jaunākās metodas, kas būtu saistāmas ar audzējumu, ir ģenētiskie testi. Tā skaitā mūsu agrīnās instrumentālās izmeklēšanas metodas, piemēram, magnētiskā rezonanse. Tātad šie ir ļoti, ļoti draudzīgi arī pacientam, draudzīgi, nekaitīgi veidi, kā var agrīni noteikt to pašu onkoloģisko saslimšanu. Laboratorija palīdz, piemēram, pie diabēta saslimšanas. Šīs saslimšanas bieži vien mēs nejūtam agrīnā fāzē. Diagnostiskie izmeklējumi vienmēr sākas ar analīžu nodošanu, jo analīžu rādītājs sniedz pirmos signālus par kopējo veselības stāvokli. Šodien ikvienam ir iespēja veikt arī ģenētiskos testus. Šāda veida analīžu nodošana Baltijas mērogā ir jaunums. Tomēr ģenētiskos testus, ar kuru palīdzību ir iespējams izvērtēt DNS šūnas preventīvā nolūkā, pasaulē pielieto ļoti plaši jau vairāk kā 15 gadus. Prieks, ka mēs varam runāt par slimības prevenciju un par profilaksi. Un ģenētiskie testi, jeb ģenētiskās analīzes dod mums iespēju aplūkoties cilvēku individuālos gēnos, izvērtēt gēnu mutācijas, riska faktoru, tādām vai citādākām saslimšanas attīstībām, varbūtībām, epizodēm un, izvērtēt sīkāk riska faktorus. Visiem paneļiem tiek izmantots 2 ml daudzuma siekalu, kur arī pēc tam ārsts pievieno DNS stabilizātoru un pēc tam šis biomateriāls tiek sūtīts tieši uz laboratoriju. Šādu profilaktisko skrīningu var sākt ar bāzes paketi.
Un pēc tam, skatoties kopumā, ja atklājas riska faktori kāda slimība attīstībai, veikt papildu izmeklējumu. Vai nu izvērtēt cukurdijabēta attīstības risku, vai nu kardiovaskulārās slimības attīstības risku. Jaunām sievietēm ļoti bieži rekomendē iztaisīt sieviešu paneli, lai paskatītos, vai ir kaut kāda tendence uz, teiksim, krūtsvēža vai kaut kādām citām sieviešu onkoloģiskām saslimšanām attīstības risku. Eiropā šie ģenētiskie testi estētiskās dermatoloģijas klīnikās tiek pielietoti kā skrīninga metodes. Tas ir nākotnes skatījums ar mērķi visu savu turpmāko dzīvi preventīvi kontrolēt novecošanās procesu, izvairīties no riska faktoriem un precīzi izvēlēties sev piemērotāko profilakses veidu. Mums ir arī iespēja iztaisīt dermatoloģisko paneli, kas varētu mums parādīt kaut kādas, teiksim, ģenētiskās noslieces. Un, kas ir ļoti svarīgi, arī ir dažādas hemofīlijas, trombofīlijas un, teiksim, arī asins recēšanas riska faktoru izvērtēšanu, ko mēs varam izmantot arī bērniem. Testa rezultāti tiek saņemti mēnešu laikā. Tad, attiecīgi, pacients veic atkārtotu vizīti pie ārsta. Mēs ne tikai izvērtējam ģenētisko paneli un mutācijas, bet arī ārsts izraksta prevenciju, jeb kaut kādu, teiksim, ārstēšanu un arī rekomendē pacientam, kas būtu jādara dzīves laikā, lai viņam neattīstos tādas vai sekojošas, teiksim, slimības un veselības problēmas. Aizvien plašāk pasaulē izplatās onkoloģiskās saslimšanas. Lai novērtētu saslimšanas risku, Kapitāla klinika Rīga ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Igaunijas ģenētisko testu kompāniju, kas pacientiem nodrošina iespēju profilaktiskos nolūkos veikt vēža ģenētiskās predispozīcijas testu analīzes. Vispirms pacients satiekas ar ārstu, tāpēc, ka ir nepieciešams aizpildīt speciālo anketu. Ārstam ir jāuzzina par anamnēzes datiem, vai ir bijušas kādas vēža situācijas vai nē. Un pēc tam tiek paņemti 4 ml venozo asiņu kā parasta asins analīze, un tās tiek aizsūtītas uz Tartu. Un pēc 12 nedēļu analīzes nāk atbilde. Un tad klients vēlreiz satiekās ar ārstu, un ārsts izskaidro šo te atbildi. Šī ir ļoti lieliska iespēja, ja ļoti rūp veselība, uzzināt mazliet par nākotni. Vai ir sagaidāms kādas lielākas risks uz kādiem audzējiem vai nē, tātad ļoti lieliska iespēja rūpēties par savu veselību arī turpmāk. Pēc analīžu nodošanas mūsu raidījuma varoņi izgāja plašu spektru diagnostisko izmeklējumu. Kā atzīst ārsti, pilnvērtīga pacienta ārstēšana bez šiem izmeklējumiem mūsdienās vairs nav iespējama. Check-upi ir tas veids, kas aptver visu būtību, un dažreiz pat speciālistam palīdz atrast arī citus iemeslus, ja, teiksim, ir konkrētas sūdzības jau, kas ir, piemēram, saistīti varbūt ar iekšķīgām slimībām, varbūt ar ķirurģiskām. Tas paver daudz plašāku iespēju loku gan pacientam pašam saprast, kur tad ir tie klupšanas akmeņi veselībā, kas būtu jāuzlabo un kas būtu jāuztur, un to var iespējami agrīni veikt check-upu laikā. Raidījuma dalībniekiem tika veikti gan rentgenoloģiskie izmeklējumi, gan magnētiskās rezonanses izmeklējumi, gan arī dažāda veida ultrasonogrāfiskie izmeklējumi. Ārsti joprojām turpina strādāt arī klasiski un ievācot anamnēzi, un attiecīgi mēs arī no šīs informācijas veicam izmeklējumus ar iekārtām. Konkrēti, visbiežāk tā ir sonogrāfija, kuru jau pazīstam vairāk kā 30 gadus, taču viņi ir ļoti jau mainījusies pa šiem gadiem un ir attīstījusies datortehnika. Iekārtas ir kļuvušas jaudīgākas, mēs varam veikt ar vien jaunus izmeklējumus arī sonogrāfijas nozarē. Atšķirās arī detektori, ar kuriem var redzēt ar vien mazākus veidojumus. Iekārta spēj diagnosticēt praktiski jebkuru patoloģiju. Mēs varam izmeklēt jebkurus orgānus. Ultraskaņa nespēja iziet cauri kaulādiem, bet, kas attiecās uz mīkstiem audiem, tad viennozīmīgi šī ir pirmā izvēles metode. Ultrasonogrāfijas izmeklējums ilgs no 10 līdz 15 minūtēm. Šī ir viena no ātrākajām un informatīvākajām izmeklēšanas metodēm. Turklāt iegūtie attēli tiek arhivēti un uzglabāti datubāzē, kas sniedz priekšrocību pie pacienta kontrolpārbaudes, piemēram, pēc gada. Ārstam ērti veikt iegūto izmeklējumu rezultātu salīdzināšanu. Ultrasonogrāfijas izmeklējuma metodei ir ļoti plašs spektrs. Sākot ar vēdera iekšējo orgānu pārbaudēm, beidzot ar 4D ultrasonogrāfijas izmeklējumu grūtniecēm, kur raidījuma laikā dr. Marina Zamulova veic topošajai māmiņai Ilzei. Pirmkārt, tas ir lieliska iespēja radiniekiem parādīt, kā izskatās bērniņš, kā viņš smaida, kustas emocionāls kaut kādas parādības.
bet arī doktoram 4D sonogrāfija ir ļoti palīdz atšķirt dažādas patoloģijas, to, ko nevar kādreiz redzēt 2D sonogrāfijā. Ar jaunākās paaudzes diagnostikas iekārtām, kā piemēram pielietojot ultraskaņas elastogrāfiju, ir iespējams noteikt ne tikai orgānu izskatu, bet spriest arī par orgānu funkciju un sastāvu. Mūsu iekārta ir iespējams veikt aknu elastogrāfiju, kas nosaka aknas blīvumu, piemēram, pacientiem ar fibrozi. Tas ir būtiski hepatīta slimniekiem, jo bieži vien, lai kontrolētu terapiju, lai izvērtētu rezultāti, ir nepieciešams veikt biopsiju, bet mēs ar jaunās paaudzes iekārtām varam veikt izmeklējumu vienkārši ar ultraskaņu, nosakot šo blīvumu. To sauc par aknas elastogrāfiju. Līdzīgi elastogrāfiju var veikt arī virspusē novietotiem orgāniem, piemēram, vairūkdziedzera mēzgliem vai arī krūtas dziedzeriem dažādu veidojumu gadījumos. Ultrasonogrāfijas izmeklējuma metode ir pilnībā nekaitīga un ir piemērojama gan bērniem, gan arī pacientiem ar samazinātu vai palielinātu ķermeņa masas indeksu. Agrāk, ja pacients bija adipozs, tad diezko daudz neredzēja, bet ar jaunām iekārtām šī ultraskaņa spēja ieiet ļoti dziļi organismā un redzēt veidojumus pat samērā ļoti adipoziem cilvēkiem ar izteikti paaugstinātu ķermeņa masas indeksu. Ultrasonogrāfijas izmeklējuma laikā nereti pacientiem tiek atklāti dažādi veidojumi, kā rezultātā ārsti sniedz savas rekomendācijas par turpmāko ārstniecības vai izmeklējuma plānu. Neviena lieta nav 100%. Tādēļ katrai rekomendācijai bieži vien ir pamatā, ka nepieciešams šo veidojumu apsekot pēc kāda laika, kontrolēt. Ja pat mēs redzam, ka tā ir parasta cīsta, visbiežāk rekomendējam veikt pēc kāda laika. Un dažkārt, ja nav skaidrība, tad tiek nozīmēta kāda no papildu izmeklējumiem vai datortomogrāfija vai magnētiskā rezonanse. Ar datortomogrāfijas un magnētiskās rezonanses iekārtām ir iespējams izvērtēt dažādas mugurkaula patoloģijas, starpskriemeļu disku stāvokli, izvērtēt smadzeņu struktūru, dažādas iekaisumus un saslimšanas, kas ar parastām metodēm kā ultrasonogrāfija nav iespējams. Šodien tehnoloģiskais progress ārstiem sniedz unikālas iespējas ārstniecībām, kā piemēram ar jaunākās paaudzes magnētisko iekārtu palīdzību, kura ir nekaitīga un ļoti informatīva izmeklēšanas metode. Ir iespējams veikt pilna ķermeņa izmeklējums, kad cilvēks tiek noskanēts no galvas līdz papēžiem, kā rezultātā tiek atklātas patoloģijas agrīnā stadijā un ir iespējama to sekmīga ārstniecība. Šobrīd mēs atrodamies magnētiskās rezonanses telpā pie darba stacijas. Šeit mums ir kārtējs pacients, kuram mēs veicām pilnu ķermeņa izmeklējumu. Tie attēli tiek apstrādāti uz īpašām darba stacijām, kur ir ļoti jaudīgi datori un atšķirās no ikdienā lietojumiem. Pacienta pēc onkoloģiskas operācijas un redzam, ka metastātiskie perēkļi ir vairākās vietās. Iegurnī, videnē un plaušā, kā arī limfmezglos pie atslēgas galva. Iepriekš tas netika atklāts veicot datortomogrāfiju, jo visu laiku tika kontrolētas krūškurvas, bet netika ietvertas iegurnes, un šīs pārmaiņas mēs varējām atrast tieši ar šo izmeklēšanas metodi. Un attiecīgi tālāk jau arī taktiski rīkoties pareizāk. Raidījumu piedāvā Veselības centrs 4 un Medicīnas sabiedrība ARS. Jāatzīst, visbiežākās sūdzības, ar kurām pie mums vērsās skatītāji, ir sāpes. Visbiežāk tās bija muguras sāpes, galvas sāpes. Jāatzīst, ka šādi gadījumi ir ārstējuma komplekss, iesaistot plaša spektra speciālistus. Šāds gadījums bija arī Gunitai, kura vērsās pie mums ar sūdzībām par sāpēm mugurā. Atskatīsimies, kāds viņai bija šis periods. Sākotnēji Gunita tikās ar ģimenes ārsti doktoru Jolantu Gulbi, kur uzklausīja sūdzības un nozīmēja magnētiskās rezonanses izmeklējumu muguras krustu daļai. Vizītē pie neiroloģijas doktoras Ineses Blumbergas Gunitai tika nozīmēta medikamentozā terapija un vizīte pie algologa. Gunitas gadījums bija komplicēts. Sākotnēji doktora Blumberga izteica varbūtību par muguras operāciju. Lai rastu labāko risinājumu, tika sasaukts ārstu koncīlijs, kurā piedalījās ārstējošais ārsts, neirologs, vertebrologs, algologs un fizioterapeits. Izpildot speciālistu rekomendācijas, Gunitas seja atplauka smaidā, jo problēma, kura šķita neuzveicama, tika sekmīgi atrisināta, un šobrīd Gunita aktīvi sevi realizē pedagoģijas darbā un kopā ar saviem audzēkņiem gatavojas izlaidumu laikam. Ārsti vienmēr ir uzsvēruši, ka ar sāpēm nav jāsamierinās, taču ir jāatrod efektīva ārstniecības metode. Arī mūsu raidījuma varone Māra gadiem ilgi mocījās ar stiprām galvas sāpēm. Taču sastopoties ar profesionālu un atsaucīgu neirologu Ligitu Smelteru, viņai izdevās uzveikt šo problēmu.
Dosimies uz tikšanos pie Māras, lai paskatītos, kā viņa dzīvo šobrīd. Sveicināt, Māra, ir pagājis kāds laiciņš kopš pirmās tikšanās. Kā jūs jūtaties? Pirmkārt, šī laikā jau, kad viss ir saplaucis, Rīgā ir pavisam skaisti. Pats par sevi ir skaists laiks. Bet arī veselības ziņā, kādēļ es atbraucu uz Rīgu sākotnēji, ir jūtams izmaiņas. Tāpēc pēc kāda laika palūkoties atpakaļ uz to brīdi, kad mēs tikko sākām šo te ceļu pie viena ārsta, pie otra un pie trešā, jāsaka, tās izmaiņas ir tādā ziņā ļoti labas, ka es saprotu, kas ar mani notiek. Un ko es varu teikt pēc šī laika, kas ir pagājis? Ir tā, ka doktors Smelters padomi, kā konstatēt, kad man migrēnas lēkuma varētu sākties, kas ir tās pazīmes. Jāsaka, tas man ļoti palīdz koncentrēties, sevi analizēt, un es jau laikus varu sākt lietot tos medikamentus, ko doktori man ir norādījusi. Tā ka viss šis pavasara sākums man ir ar tādām labām atmiņām par to, kā man ārsti ir palīdzējuši turēt sev kārtībā. Brīnišķīgi. Pēc kārtīga mācību gada jūs esat pelnījusi skaistu atpūtu. To arī jums novēlu. Paldies! Jums arī novēlu ļoti labu veselību. Paldies! Sezonas laikā daudz no raidījuma skatītājiem pie mums vērsās arī ar sūdzībām, kas skar ādas veselību. Raidījuma ietvaros ārsti dermatologi izvērtēja dažādu ādas veidojumu stāvokli, ar lāzeru tehnoloģiju palīdzību tika noņemts dzimumzīmes un polipi. Tika veiktas detalizētas izmeklēšanas iekaisīgo procesu likvidēšanai gan jaunām meitenēm, gan burvīgām dāmām. Savukārt Veselības centra 4 dermatoloģijas klīnikas ietvaros, kā arī skaistuma klīnikā 4. dimensija, ārstēšanas procesā tika pielietotas pasaulē jaunākās estētiskās dermatoloģijas procedūras. Īpaši priecēja fakts, ka mūsu dalībnieces, kuras gadiem ilgi bez sekmīgiem rezultātiem bija centušās atrisināt savas ādas problēmas, raidījuma ietvaros ar pareizu ārstēšanas terapiju ieguva neticamas rezultātus. Ar lāzeru man tika apstrādāta sejas āda. Pēc tās vienas procedūras manas ādas stāvoklis palika daudz labāks un tā kā līdzenāk tā āda palika. Protams, problēma netika atrisināta tikai ar kosmētiskajiem līdzekļiem, bet tā kā noslēdzošajā vizītē pie doktoras Gulbas mēs noskaidrojam, ka man ir zema imunitāte un viņi man izrakstīja uzturu bagātinātāju un kombinējot kosmētikas līdzekļus plus vēl imunitātes stiprināšanai, tagad es esmu sapratusi, kā es varu novērst šo problēmu. Papildus sūdzībām par ādas veselību. Raidījuma ietvaros Dainai tika atrisināta arī urīna nesaturēšanas problēma, kura lielai daļai sieviešu maksas noslīdējuma rezultātā rodas pēc bērniņa nākšanas pasaulē. Doktore Inese Martišuna veica jaunākās paaudzes lāzeru procedūru, kuras rezultātā tika uzlabota maksas sieniņas elasticitāte. Daina atzīst, ka pateicoties šai procedūrai ir ievērojami uzlabojusies viņas dzīves kvalitāte. Es domāju, ka mana galvenā problēma ir ādas problēma, bet patiesībā veicot visas apskates un procedūras un izejot lāzera procedūras saistībā ar urīna nesaturēšanu, es konstatēju, ka tagad atšķirība starp to, kā man bija un kā man ir tagad, ir būtiski mainījusies. Tāpēc tas man liekas svarīgākais ieguvums pēc šī raidījuma. Ir patiesi prieks, ka esam spējuši palīdzēt. To atzīst arī ģimenes ārste Dana Misiņa. Gandarījums ir par katru veselu Latvijas iedzīvotāju, un liels prieks, ka šiem cilvēkiem ir bijis labāk un iespējami ātri mēs esam nokļuvuši līdz saknei, un viņiem ļoti novēlu rūpēties par savu veselību, jo mēs neesam tikai vieni, ir mūsu ģimenes, kas par mums rūpējas un uztraucas. Tāpēc ir vērts domāt par sevi ne tikai savā aspektā, bet arī ģimenes un protams, ka Latvijas aspektā, lai mēs būtu veseli un dzīvespriecīgi. Noslēdzot aizvadīto sezonu, Veselības centrs 4 dāvāja kāju vēju operācijas 7 bērnu mammai. Taču noslēdzot šo sezonu, Veselības centrs 4 dāvāja operāciju Baibai, kur ir 3 bērnu māmiņa un pedagoģi no Liepājas. Ar Baibu mēs jau tikāmies aprīļa vidū, kad raidījuma ietvaros tika risinātas Baibas sūdzības par dedzināšanas sajūtu kuņģī. Tika veikta lāzera procedūra, lai veiktu traumējošās dzimumzīmes likvidēšanu.
Tā kā Baibas galvenā sūdzība bija smaguma sajūta kājās, doktors Ivars Prudāns veica kāju vēju diagnostiku ar ultrasonogrāfijas metodi, kuras laikā tika konstatētas vēju izmaiņas un tika nozīmēta operācija. Lielajās zemādas vēnās ir vārstuls bojāts, un gravitācijas spēka ietekmē asins tiek atsviests atpakaļ. Un šeit, kā tādā stabā, sastājas asins. Ja? Labāk ir ar kreiso kāju. Pagaidām var neoperēt, bet labajā kājā ir attecis traucēt virs 3 sekundēm, tur vēlam ir operācija. Pienākot operācijas dienai, Baiba atzīst, ka ir nedaudz satraukta. Pašlaik ir satraukums neliels, jo tuitās ir operācija, bet ļoti priecīgi, ka beidzot tā diena ir pienākusi. Tā kā viss kārtībā ir. Paldies doktoriem! Šobrīd kāju vēju ārstniecībā no pieejamām metodēm, kā radiofrekvences, tvaika, lāzeru un biolīmas metodēm, Baibai kā piemērotākā tika atzīta lāzeru vēju operācijas metode. Viņas gadījumā tā bija piemērotākā metode, tāpēc arī izvēlējāmies. Un operācijas laikā lielās zemādas vējas posms tika slēgts ar lāzerstariem, un zari ar punktveidu dūrieniem tika izņemta ārā. Operācija norit ātri un sekmīgi. Doktors Ivars Prudāns uzsver, ka Baibas atveseļošanās būs ātra. Viņi rīt nāks uz kontroli, mēs noņemsim biezos pārsējus un uzliksim plāksterīšus, ar kuriem jau varēs dušā mazgāties. Tad viņi pēc nedēļas nāks uz kontroli un pēc mēneša uz sonoskopijas kontroli ieradīsies. Pēc operācijas doktors Baibai nozīmē turpmākās rekomendācijas un pasniedz kvalitātes certifikātu. Te ir kvalitātes certifikāts. Mēs garantējam operāciju, kad tā vēja, kur ir ar lāzeru likvidēt, ka viņi vairs neatkārtosies nekad. Liels paldies jums! Man tā bija pirmā operācija un jutos droši. Uzticējos ārstiem. Protams, es ļoti priecīga un pateicīga par to, ka man būs vasarā skaistas kājas. Daudz kas no sasniegtā nebūtu iespējams bez pieredzes bagātiem, zinošiem un kvalificētiem speciālistiem, kā arī bez jaunākajām diagnostikas iekārtām, jo tas sniedz unikāls priekšrocības sekmīgam rezultātam. Ja senos laikos ārsts kādreiz varēja pataustīt pulsu, pagaršot urīnu vai kaut kā savādāk noteikti, tad tie laiki ir pagājuši. Šīs diagnostiskās tehnoloģijas, viņas tiešām attīstās milzīgā tempā. Tā ir milzīga pasaules industrija, un Latvija var būt lepna, ka liela daļa šo pasaules sasniegumu ir pieejama šobrīd. Viņi ir pieejami labākajos privātajos centros un lielākajās slimnīcās, un tas parāda to attīstības līmeni, to arī medicīnas drošības, informācijas saglabāšanas līmeni, salīdzināšanas līmeni un daudz dažādas elementus, kas ir ārkārtīgi svarīgi. Un mēs varam droši šobrīd teikt, ka mēs varam tiešām cilvēkā ieskatīties no iekšpuses, viņu redzēt 3 dimensijās. Mēs varam cilvēka ķermeni apskatīt visdažādākajos rakursos un jau burtiski molekulārā līmenī atklāt daudz dažādas problēmas. Jo ātrāk viņas atrod, jo, protams, ir veiksmīgāks rezultāts, kas arī ir ļoti, ļoti svarīgi. Un diagnostika šeit ir pilnīgi neaizstājama. Palīdzēts ir daudziem, un ikvienam no mums ir prieks redzēt tik daudz veselu un laimīgu cilvēku. Kā sociāli atbildīgs uzņēmums, mēs esam priecīgi par to, ka mēs varam ne tikai vārdos, bet arī darbos palīdzēt daudziem cilvēkiem, kad kaut kāda iemesla dēļ ir bijušas problēmas vai ar veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, vai ir bijuši kaut kādi finansiāli ierobežojumi, vai vienkārši pieturotas laba ārsta padoma. Un tas, ka mēs šajā raidījumā esam ne tikai informējuši pacientus, bet arī vienlaicīgi darījuši labu darbu, tā ir tā lielākā pievienotā vērtība, par ko mēs esam ļoti priecīgi. Paldies, mīļie skatītāji, ka šo sezonu bijāt kopā ar mums. Lai jums skaista un krāsaina šī vasara un esiet laimīgi un veseli!